Sveiki! Šodien ienersim stāstā, kas nav gluži par to, kā soli pa solim sākt kaut ko no jauna. Nē, šis ir ceļojums dziļāk, metaforisks stāsts par to, ko patiesi nozīmē atjaunoties, un kur slēpjas tā īstā atslēga, lai atvērtu durvis uz jaunu sākumu. Un viss sākas lūk ar šo vienu vārdu, ko klusi čukst mūsu galvenais varonis – sākums. Šis vārds ietver sevī to sajūtu, ko šķiet pazīst tik viens, sajūtu, ka esi iestrēdzis sapiņies un vienkārši nespēj tikt uz priekšu. Tātad, ielūkosimies mūsu varoņa pasaulē. Viņa vārds, vai drīzāk apzīmējums, ir A, un viņš sēž pilnīgi tukšā, pamestā istabā. Viņa priekšā uz galda tikai balta papīra lapa. Tas ir simbols gan bezgalīgām iespējām, gan, protams, milzīgam spiedienam. Iztēlojieties to atmosfēru. Tā ir burtiski paralizējoša. Visur krājās putekļi, un vienīgais gaismas avots ir viena knapa spuldzīte. Šī ir telpa, kurā laiks šķietami ir apstājies. Stagnācija savā tīrākajā formā. Un tad notiek pirmais solis. Drīzāk izmisīgs mēģinājums. Viņš paņem pildspalvu un ar varu uzspiež sākumu. Uzzīmē burtu A, alfabeta pirmo burtu. It kā ar vienu pašu simbolu pietiktu, lai iedarbinātu visu sarežģīto mehānismu no jauna. Bet A, protams, nav tikai kaut kāds tēls. Viņš ir kā spogulis ikvienam, kurš jau kad nonācis tādā punktā, kurš šķiet, ka viss ir zaudēts. Tā sajūta, kad sēdi pie tukša galda un izmisīgi meklē, kurp vispār doties tālāk. Labi, bet kas tad īsti traucē spērt to nākamo soli? Nu, kā jau bieži dzīvē, tas ir iekšējs konflikts. Tas ir pagātnes ēnas, kuras šajā stāstā iemieso tēls vārdā Uz. Uz nav īsts cilvēks. Drīzāk tas ir tāds ēnains spēks, kas simbolizē cīņu ar vecajiem ieradumiem, ar sadrumstalotām domām un atmiņām. Ziniet, tas ir tas iekšējais troksnis galvā, kas vienkārši neļauj sakopot domas. Un šis citāts, tas lieliski parāda to Uz apjukumu un frustrāciju. Paši radīšanas instrumenti, burti, vārdi, tie burtiski izslīd no rokām, izjūk acu priekšā. Tas ir prāts, kas ir nonācis karā pats ar sevi. Bet tieši tad, kad šķiet, ka A ir galīgi pazudis šajā iekšējā cīgā, parādās jauna balss. Balss, kas izaicina visu to, ko parasti domājam par sākumu. Šī balss pieder tēlam E. Viņa ir kā arhetipiska mentore, veca, gudra sieviete, kura parādās neredzama. Viņa nepiedāvā praktiskus risinājumus, bet gan cita veida gudrību, kas balstās intuīcijā, nevis loģikā. Un šis ir pirmais padoms, ko E dod. Tas ir mīklains, pat nedaudz mistisks. Vēstījums, kas skaidri pasaka, īstais sākumpunkts ir apslēpts. Tas nav tas, kas krīt acīs pirmais. Un te nu mēs nonākam pie paša stāsta kodola. Ir jāatšifrē kods, kas ir ieausts pašā vārdā iesākums. Paskatīsimies uzmanīgāk, jo šeit atklājas visa metafora. Mēs esam pieraduši domāt, ka jāsāk ar pirmo burtu, šajā gadījumā I, bet tas izrādās ir tikai ilūzija, šķietamais sākums. Gudrība mums saka, ka patiesā atslēga slēpjas dziļāk, proti sestajā burtā. U. Tas ir pagrieziena punkts. Tā ir vieta, kur jānotiek iekšējai pārmaiņai. Bet, lai līdz tam tiktu, ir jāsastopas ar to, kas ir pašā centrā, ar to iekšējo konfliktu, ar tām pagātnes ēnām, ko simbolizē Uz. Un tikai tad, kad šis pagrieziens ir izdarīts, tikai tad 7. pozīcijā parādās M. Patiess jauns sākums. Redziet, ceļš nav taisna līnija, tas ved iekšup. Tā ir galvenā atklāsme, ko sniedz RS. Sākums nav sākumā. Jebkurš mēģinājums sākt no pirmā burta, ignorējot iekšējo darbu, ir jau iepriekš lemts neveiksmē. Vispirms ir jāsasniedz tas pagrieziena punkts. Un šī atziņa, protams, ved mūs tieši uz stāsta kulmināciju, kurā A beidzot pa īstam saprot, par ko ir stāsts. Pat Uz tā pagātnes balss pēkšņi kļūst skaidrāk. Tā saprot, ka cīņa nav ar ārējiem simboliem, burtiem vai vārdiem. Ir jābeidz skatīties uz balto lapu un jāieskatās sevī. Fokus ir jāpārvērš. Un tad notiek transformācija. A nomet pildspalvu un papīru. Viņš beidzot ieskatās sevī, un pasaule mainās. Smalki, bet dziļi.
Istaba ir tā pati, bet uz galda baltās lapas vietā nu stāv glāze ūdens. Šī ūdens glāze ir spēcīgs simbols, kā saka Efeja gudrība. Tiklīdz tiek atmesta cīņa ar ārējo un uzmanība tiek pievērsta iekšējiem centram, viss sākas. Izrādās, barība un dzīvība ūdens ir bijusi tur visu laiku, tā tikai gaidīja, ka to pamanīs. Tā nu mēs nonākam pie atrisinājuma. Šī mācība ir apgūta, un jauna realitāte beidzot var sākties, jo kļūst skaidrs, ka katrs patiesas sākums atrodas mūsos pašos. Un te ir tie pēdējie soļi ceļojumā. Pirmkārt atklāsme, ka īstais sākums ir 7. burts M, otrkārt sapratne, ka to nevar piespiest, un treškārt viņš pieceļas un iziet no tās istabas ārā, saules pielietā ielā. Viņš beidzot ir brīvs. Šis citāts vēlreiz nostiprina stāsta galveno nedaudz paradoksālo vēstījumu. Patiesi sākumi notiek nevis caur cīņu un piepūli, bet gan caur atlaišanu un pieņemšanu. Tātad, ko šis stāsts mums galu galā pasaka? To, ka jauns sākums nav kaut kas, ko var izplānot uz papīra vai uzsākt ar gribas spēku. Tā ir iekšēja stāvokļa maiņa, tā ir atļauja jaunajam ienākt mūsu dzīvē. Un tā šis stāsts noslēdzas, atstājot gaisā vienu būtisku jautājumu, par ko padomāt. Proti, kur slēpjas katra paša īstais sākums, tas pagrieziena punkts, kas iespējams pacietīgi gaida, ka to beidzot pamanīs.